Sveiki visiem! Šī būs apmācība, kā salikt kubiku Rubiku, kas sastāvēs no 8 daļām. Tātad vispirms, kas jums ir jāzina, ir tas, ka šie ir stūri. Un, lai kā jūs grozītu kubiku, viņi nekad nekļūst par sāniem vai par centru. Centri ir 6, katrs savā pusē, un tos nav iespējams pārvietot tā, ka nemainās pretējais centrs. Pretējie centri vienmēr būs vienādi. Pretī zilajam vienmēr būs zaļais, pretī dzeltenajam vienmēr būs baltais, un pretī oranžajam vienmēr būs sarkanais. Tātad, lai saliktu kubiku Rubiku, pirmais solis ir oranžais krusts. Jūs, protams, varat sākt ar jebkuru citu krāsu, bet tad es jums iesaku sākt ar oranžo krāsu, tāpat kā es, jo tad jums pēc tam būs vieglāk. Tātad, lai dabūtu oranžo krustu, jums vajag visus oranžos sānus uzbīdīt augšā blakus oranžajām, visus 4. Bet to nevar darīt jebkā, viņus vajag salikt pareizā secībā, lai pēc tam varētu dabūt klāt augšējai krāsai sānus. Tas nozīmē, mēs pabīdam pirmo jebkā, un tālāk mums ir jāsabīda viņam klāt attiecīgās krāsas centrs. Tas nozīmē tā, lai jūs redzētu, kur ir jāliek pārējie sāni. Pie baltā būs jāliek oranžs ar baltu, pie zaļā būs jāliek oranžs ar zaļu, un pie dzeltenā būs jāliek oranžs ar dzeltenu. Tātad meklējam nākamo, tas ir oranžs ar baltu. Tas nozīmē, ka viņš ir jāliek šeit. Lai viņu noliktu tur, jūs pa priekšu pagriežat viņu šādi, pēc tam šādi, pa kreisi un uzbīdat augšā. Atkal pagriežam kopā ar centriem, mums ir zilais un baltais. Pēc tam nākamais ir zaļais. Mums vajag atrast zaļu ar oranžu. Meklējam, kur viņš ir. Te arī ir oranžs un zaļš. Tieši apakšā. Lai viņu dabūtu augšā, mums vajag vienkārši 2 reizes apgriezt priekšu. Pēdējais, protams, dzeltens ar oranžu. Mums ir atkal apakšā. Lai dabūtu viņu augšā, priekšu pagriežam 2 reizes. Un mēs esam pabeiguši pirmo soli, kas ir oranžais krusts. Kā redzams, visas malas sakrīta centriem. Otrais solis, lai saliktu kubiku Rubiku, ir augšējā krāsa ar abām malām. Tas nozīmē, ka, lai to izdarītu, mums vajag visus oranžos stūrus salikt pareizajās vietās. Pirmais stūris, ko mēs liksim, būs šis. Viņš sastāv no zilas un baltas krāsas. Tas nozīmē, ka mums viņš ir jāliek starp zilo un balto. Lai to izdarītu, mēs nevaram viņu vienkārši pabīdīt uz augšu, jo tad pazudīs šis te. Tāpēc viņu vajag pabīdīt prom, sānu nobīdīt lejā, stūri iebīdīt blakus klāt un abus divus uzbīdīt augšā. Tādā veidā mēs neko nepazaudējām. Nākamais stūris, ko mēs bīdīsim, būs apakšā. Tagad ir grūtāka situācija. Lai dabūtu viņu augšā, viņu vajag pabīdīt zem jebkura brīvā stūra. Piemēram, var arī zem šī. Tad brīvos šos abus pabīdīt uz leju. Apakšu pagriezt 2 reizes. Tādā veidā oranžais iznāk šeit. Un šo uzbīdīt atpakaļ augšā. Tagad mēs šo stūri varam ielikt, kur mums viņu vajag ielikt. Tas ir starp zilo un dzelteno. Dzeltenais ir šeit, zilais ir blakus. Atkal nevaram vienkārši bīdīt augšā, jo tad pazudīs tas. Tāpēc stūri vajag pabīdīt prom, sānu nobīdīt lejā, stūri piebīdīt klāt un abus atkal uzbīdīt augšā. Nākamais stūris būs šis. Atkal jāpabīda zem jebkura brīvā stūra. Brīvais stūris, apakšā oranžais. Šitais jāpagriež uz leju. Apakša jāapgriež 2 reizes.
un oranžais iznāk ārā. Tad šo var pagriezt atpakaļ. Šis ir jāliek starp dzelteno un zaļo, tātad šiten, zaļš, dzeltens. Šo pabīdam malā, abus divus nobīdam lejā, stūri piebīdam klāt un uzbīdam augšā. Tad mums ir palicis pēdējais stūris, viņš atkal ir apakšā, viņu pabīdam zem brīvā stūra, tātad šiten. Tad, kad viņš ir zem brīvā stūra, šos abus pabīdam lejā, apakšu pagriežam 2 reizes, viņš iznāk ārā, šos uzbīdam atpakaļ, šo pabīdam prom, abus nobīdam lejā un stūri iebīdam iekšā. Mēs esam pabeiguši otro soli, esam salikuši krāsu ar visām malām. Nākamais solis, lai saliktu kubiku rubiku, ir augšējā krāsa ar pirmiem 2 slāņiem. Lai to izdarītu, mums vajag pagriezt gatavo krāsu uz aizmuguri, tā ka sarkanais centrs ir priekšā mums. Tad mums vajag atrast kādu šo te malu, kurā nav iekšā sarkanā krāsa. Šeit ir dzeltens ar sarkanu, tātad tur ir sarkanā krāsa, šeit ir sarkans ar zilu, tātad tur arī ir sarkanā krāsa, šeit ir zils ar baltu, tātad tur nav sarkanā krāsa. Tad mums vajag pagriezt tā, ka augšējā krāsa, kas ir zila, ir pie savas krāsas, tātad šeit. Tad, kad tā ir, tad mums ir jāizdomā, viņai jāiet pa labi vai viņai jāiet pa kreisi. Tātad šo klucīti mēs pārvietojam uz šejieni vai uz turieni. Šoreiz tas būs pa labi, jo šeit ir zils un tur ir balts. Lai viņu pārvietotu pa labi, mums ir jāizmanto algoritms, kas atrodas pa kreisi. Tātad priekša pa kreisi, apakša pa labi, labā puse uz leju, vidus pa labi un labā puse uz augšu. Tad, kad mēs esam pabeiguši algoritmu, mums ir jāatgūst oranžā krāsa. Tātad mums ir jāsavieno tā, lai visa oranžā krāsa, izņemot šo vienu, ir kopā. Tad šis viens jāpabīda prom, šie abi jānobīda lejā, viens jāiebīda viņam klāt, un tad visi 3 uziet augšā. Mēs esam atguvuši oranžo krāsu, un atkal ejam uz apakšu. Tātad atkal jāatrod kāds bez sarkanās. Šim ir sarkanā, šim ir sarkanā, šim ir sarkanā, un šim arī ir sarkanā. Ja jums gadās tā, ka visiem 4 ir sarkanā, tad jūs paņemat jebkuru un vienkārši ieliekat kāda cita vietā. Tikai cenšaties neizjaukt jau gatavos, tur, kur viss ir tā kā vajag. Piemēram, šitam. Mēs paņemam šo un ieliksim tagad tur. Un tad tas iznāks ārā, un mēs viņu varēsim ielikt tur, kur viņam ir jābūt. Tātad lai šo dabūtu tur, tātad pa labi, mums ir jāizmanto algoritms, kas atrodas pa kreisi. Tātad priekša pa kreisi, apakša pa labi, labā puse uz leju, vidus pa labi un labā puse uz augšu. Pēc tam atkal jāatgūst oranžā krāsa, visu sabīdam kopā, šo vienu pabīdam prom, vidu uz leju, šo vienu klāt un visus 3 augšā. Atkal esam atguvuši oranžo krāsu. Atkal ejam lejā, meklējam kādu, kam nav sarkanā. Ir sarkanā, nav sarkanā. Pagriežam pret savu krāsu, izdomājam, mums viņu vajag dabūt pa labi vai pa kreisi. Šeit ir zeltens ar zaļu, te ir zeltens ar zaļu, tātad mums vajag pa kreisi. Lai dabūtu pa kreisi, jāizmanto labais algoritms. Tātad priekšu pa labi, apakšu pa kreisi, kreisā puse uz leju, vidus pa kreisi, kreisā puse uz augšu. Pēc tam jāatgūst oranžā krāsa. Šo piebīdam klāt pārējiem, šo pabīdam pa labi, vidu uz leju, šo atpakaļ un vidu augšā. Mēs esam atguvuši oranžo krāsu. Atkal meklējam kādu, kam nav sarkanā krāsa, šiem ir, šajam nav. Viņš jau ir pie savas krāsas, nevajag nekur bīdīt. Tātad pa kreisi nebūs, jo tur ir zaļš ar dzeltenu, būs pa labi, jo dzeltens ar zilu ir šeit.
Lai dabūtu pa labi, izmantojam algoritmu, kas atrodas pa kreisi. Tātad priekšu pagriežam pa kreisi, apakšu pa labi, labo pusi uz leju, vidu pa labi un labo pusi uz augšu. Atgūstam oranžo krāsu. Un tagad meklējam kādu, kam nav sarkanā. Ir sarkanais, ir. Visiem ir sarkanais. Taču mēs jau esam visu salikuši vietās, izņemot šo vienu. Un lai viņu dabūtu ārā un ieliktu pareizi, mums vajag ielikt kādu citu vietā. Piemēram šo. Tātad šo mums jādabūna pa labi. Tas nozīmē, ka jāizmanto kreisais algoritms. Priekšu pa kreisi, apakšu pa labi, labā puse uz leju, vidus pa labi un labā puse uz augšu. Pēc tam atgūstam oranžo krāsu. Un ieliekam šo klucīti, tur, kur viņam jābūt. Tātad šeit, pa labi, kreisais algoritms. Priekšu pa kreisi, apakšu pa labi, labā puse uz leju, vidus pa labi, labā puse uz augšu. Atgūstam oranžo krāsu. Un mēs esam pabeiguši šo soli, salikuši krāsu un pirmos divus slāņus. Lai pabeigtu nākamo soli, jums ir jātur sarkanais centrs pret sevi un jāmēģina saprast, kurai no 3 bildītēm augšā atbilst šī situācija, lai jūs zinātu, kā jums jātur kubiks Rubiks. Lai jūs to saprastu, jums vajag mēģināt saprast, vai te ir līnija. Te līnija nav ne šādi, te nevar būt līnija. L burts te arī nevar būt. Jums vajag aizklāt visas citas. Šajā situācijā ir grūti parādīt, jo man ir tikai 2 centrs. Ir skaidrs, ka man ir pirmā situācija. Bet jums pārējās vajag noignorēt visu citu. Labi, es veikšu algoritmu. Tā, kad ir centrs, tad var turēt jebkādi. Bet jūs visdrīzāk esat tikuši jau uz nākamajiem soļiem. Tātad algoritms ir priekšu pa labi, labā puse uz augšu, augšu pa kreisi, labā puse uz leju, augšu pa labi un priekšu pa kreisi. Tātad tagad man līnija nav ne šādi. Tātad tam vajadzētu būt L burtam. Jā, tas ir L burts. Tātad es turu šādi, atkal veicu algoritmu. Priekšu pa labi, labā puse uz augšu, augšu pa kreisi, labā puse uz leju, augšu pa labi un priekšu pa kreisi. Un es esmu nonācis līdz pēdējiem, kas ir līnija. Tātad var turēt gan šādi. Un jāveic algoritms, tātad priekšu pa labi, labā puse uz augšu, augšu pa kreisi, labā puse uz leju, augšu pa labi un priekšu pa kreisi. Un es esmu nonācis līdz nākamajam solim, kas ir krusts. Mēs esam pie nākamā soļa. Mums ir jāsaliek tā, ka visa apakšējā krāsa ir sarkana. Tātad, lai to izdarītu, mums atkal jāveic viens un tas pats algoritms vairākas reizes, turot kubiku, tā kā ir parādīts zīmējumā. Man ir pirmais variants, man jātur ar šo pusi pie sevis, un tātad es veicu algoritmu. Labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša 2 reizes. Nav starpība uz kuru pusi, tāpēc, ka vienmēr sanāks viens un tas pats, un labā mala uz leju. Es esmu nonācis pie 3. bildītes. Labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz leju, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša 2 reizes un labā puse uz leju. Es esmu pabeidzis šo soli. Taču var gadīties, ka jums šis algoritms ir jāatkārto līdz pat 5 reizēm. Varbūt var gadīties, varbūt arī, ka vairāk. Tāpēc, vienkārši turpināt griezt. Mēs esam nonākuši pie priekšpēdējā soļa. Tātad mums vajag salikt tā, ka visi stūri ir savās vietās un tikai sāni ir nepareizi. Lai to izdarītu, mums ir jātur kubiks Rubiks. Tā, ka šie vienādie stūri ir pret mums, taču var gadīties tā, ka jums nav šādi vienādi stūri, tad jums vienkārši jāveic algoritms turot jebkā,
Un pēc tam vēlreiz jāveic algoritms turot šos stūrus uz aizmuguri. Tātad, labā puse uz leju, priekšu pa labi, labā puse uz leju, aizmugure 2 reizes, labā puse uz augšu, priekšu pa kreisi, labā puse uz leju, aizmugure 2 reizes, un labā puse arī 2 reizes. Mēs esam tikuši pie nākamā soļa, ka tikai sāni ir nepareizi. Nu, mēs esam tikuši līdz pēdējiem solim, tātad jāveic algoritms. Varbūt tā, ka jums visas puses nesakrīt, varbūt tā, ka jums viena puse jau ir gatava. Ja jums viena puse ir gatava, tad to pusi turat uz aizmuguri un veicat algoritmu. Labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz leju, augša pa labi, un labā puse 2 reizes. Nu, mēs esam nonākuši līdz tam, kad aizmugurējā puse ir gatava, tātad to turam uz aizmuguri, un atkal liekam labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša pa kreisi, labā puse uz augšu, augša pa labi, labā puse uz leju, augša pa labi, un labā puse 2 reizes. Mēs esam salikuši kubiku rubiku, taču var gadīties tā, ka jums šī pēdējā kombinācija bija jāveic vēl 1 reizi. Ja tev izdevās salikt kubiku rubiku, tad spied like, raksti komentāros, ka tev izdevās, un jā, pastāsti saviem draugiem, kā tu iemācījies, lai man būtu vairāk skatījumi.